Man ir tas gods un laime dzirdēt cilvēkus, sajust cilvēkus un palīdzēt cilvēkiem. Tāpēc daudziem jauniem vecākiem es palīdzu arī bērnus audzināt, atrast pareizo pieeju. Nevis runāt kā ar mazu dumiķīti, bet runāt kā ar līdzvērtīgu, tā ar bērniem jārunā. Un, protams, ka pieaugušiem ir jāpaskaidro, kāpēc tā jādara, kāpēc šitā. Ir maza mīļa Anniņa, kurai 6 gadi, kur ir lauva ar spēcīgu raksturu, spītīga, kārtīga Latviju meitene. Nu, ne par ko viņa negrib rakstīt. Un tad es ieteicu mammai, kad vajag pateikt pavisam vienkāršus vārdus. Tu savus vecākus izvēlējies, tu mūs izvēlējies, tu izvēlējies piedzimt Latvijā, tad tev jāmācās rakstīt latviešu burtus. Nu, sākumā bija tāda dziļa elpa, norūcās, apstaigā īpašumu pa perimetru kādas 3 reizes, izpūta gaisa, ejam rakstīt. Redziet, cik vienkārši. Bet ja tie pieaugušie kliedz un bļauj, neviens taču viņas nedzird. Vai jūs dzirdat kādu, kas jums kliedz? Jūs jau arī nedzirdat. Jebkurai dzīvei būs, ir šī pasaiša sadzīve. Nu, tās klapas aizverās un nedzirdam. Tā ar bērniem arī ir jārunā. Nepavelti Terēzes Talsos saka Anitstante, jums jānāk pie mums skolā strādāt. Jūs tik vienkārši visu varat paskaidrot. Nu, pirmā mācība jau ir, ka pieaugušam jābūt 5 gramu gudrākam un 5 sekundu ātrākam. Un tad jau arī viss notiek. Bet jādod laiks gan jūsu partnerim, gan jūsu bērniem, lai tas bērniņš to, un tas partneris vai partnere, apsmadziņo to jūs teikto, bez kliekšanas. Un tad sapratīs. Bet jārunā saprotamā latviešu valodā. Un tas taču nemaz tik sarežģīti nav. Mums ir ļoti krāšņa valodiņa. Mums ir vienreizēji teicieni. Nu, kaut vai atcerieties, kā es jums teicu. Nu, smaidi, maita, laime nāk. Kā to agrāk teica? Nu, tāpēc, ka cilvēks sāk smaidīt un nestaigāja ar tik drūmiem ģīmiem kā tagad. Nu, ja jūs domājat, ka tā īstā dzīve ir Instagramā, TikTokā, atvainojiet, bet tad jūs gan esat muļķīši. Tā īstā dzīve visā pasaulē cilvēkam parastam, un mēs visi esam parasti cilvēki, ir darbs, miegs. Jo bez gulēšanas cilvēks nevar dzīvot, bez laba miedziņa viņš vesels nebūs nekad. Un tāpat Anniņa savai mammai ir jautājusi, kāpēc ir jāguļ. Un tāpēc, ka bērni miegā aug un pieaugušie atpūšās. Kā gan jūs pieaugušie varat pastrādāt? Un jūs jau nevarat arī. Jūs esat pārguruši, noguruši. Taisni tāpēc, ka neesat izgulējušies. Atverieties no tā telefona. Nevajag. Izslēdziet viņu to telefonu vakarā. Bez tā var iztikt. Un gal galā jūs neesat nekāda ātrās palīdzības dakteri, ka jums visu laiku jābūt uz drāts. Kāpēc? Un tad nebūs telefons jāpazaudē. Podā? Vai vēl kaut kur no bikšu kabatas izkrīt? Vai sasitās? Man joprojām ir ļoti vecs Nokia. Ļoti. Bet tas vecais telefons tik ļoti grib dzīvot. Un kaut man katru dienu viņš jālādē, bet viņu vēl var uzlādēt. Paldies. Bet man šis telefons ir bijis iestādīts dobēm. Un mans baltais kaķis Sniedziņš viņu ir izkaus sārā. Diez vien vai ar tiem moderniem telefoniem tā būtu bijis. Tas vecais jau ir tas labais. Un ko tas saka? Tad pasaule būs spiest ražot labas preces, ilgi kalpojušas preces, lai viņas ir dārgākas, bet nebūs tik daudz atkritumu. Jo, ja turpinās tā kā šodien, tad cilvēki paši kļūs par atkritumiem. Priecājieties! Ir ļoti skaists rudens, viņš būs garš. Daudz neplānojiet, vienkārši no rīta atmosties un dariet, nevis domājiet.
Darītājiem laiks pienācis darīt. Atā!